Labvakar. Kas attiec uz šo daļu, ir jāsaprot to, ka es uztaisīju šo šķērsli vienu veselu, bet pārmērīgi pārkraujot, viņš varētu, tā kā mazliet tur 5-7 mm viņš varētu izliekties, jo tomēr tā ir skaidra plātne. Tāpēc optimāli es piedāvāju šo daļu tomēr dalīt. Tas varētu izskatīties aptuveni šādi. Tātad šeit piedāvāju likt tomēr to šķērsli iekšā. Šis balsts, jeb šķērslis būs, kas neļaus šīm daļām dziļāk izliekties. Ja tas nav nepieciešams, jeb jūs zināt, ka jūs tur, teiksim, nekrausiet tur 30-40 kg katrā plauktā, tad bez tā var iztikt. Tā. Kas mums vēl tāds? Tātad lielās fasādes, viņas gan nav 2 metri, tā kā jūs gribējāt, bet ar fasādēm arī tāds interesants stāsts. Šobrīd mēbeli izskatās šādi. Tātad te ir cokols, un ko mēs varam izdarīt, ja jums nepatīk, ka tas cokols spīd cauri, varam laist fasādes līdz pat pašai lejai, teiksim, tur 3-4 mm no grīdas atstāt. Maza spraudziņu, tā mēbeli izskatītos tā kā viena vesela, bet varam atstāt arī šādā, teiksim, šādā izpildījumā, kā ir tagad. Tas būs kā klasiskais skapis, bet šobrīd moderni vienkārši visi laiž, visi grib, lai no augšas līdz lejai ir tā kā viens vesels skapis, viena vesela fasāde, lai nav tas cokols nespīd cauri. Pat cik jūs minējāt, ka jūs gribat sānā spoguli, būtu labi, ja jūs man varētu nobildēt vai nofilmēt vietu, kur tas skapis atrastos, lai saprotu, kāds ir tas racionālais risinājums spogulim no sāna. Un uz fasādēm spoguļus, tad uz šīm 2 fasādēm varam pielikt 2 spoguļus, vai, tas tāds laikam būtu optimālāks. Rokturus es ieliku 1,10 m visā garumā. Katrs rokturus, viņi tur, man liekas, 16 € bez PVN maksā, tā kā tie tādi optimāli, ļoti labi kvalitatīvi rokturi. Labi izskatās, diezgan daudziem klientiem es esmu ieteicis, un visi ir apmierināti. Augšējās daļas bez rokturiem, vai arī liekam tādus paši rokturus, bet tikai īsos. Tādi paši rokturīši kā šeit, viņi aptuveni izskatās šādi. Tātad augšējām daļām vai liekam rokturus, ja negribat šeit likt rokturīši, tad varam salikt uz tiponiem, tātad atvēršanu uz uzspiešanu. Tā, kas vēl mums tātad fasādes paslēpšu un pats skapja piepildījums. Tātad mēģināju kaut kā racionāli te jums sadalīt to visu. Teiksim, kleitas, šī daļa, es pieļauju, būtu kleitu pakāršanai. Kleitām būtu nepieciešams 1,30 m, 1,40 m. Es jau tā uztaisīju to plauktu, palaidu 35, lai viņam ir vispār kaut kāds kaut kāds pielietojums. Un šeit varētu kārt kleitas. Savukārt šeit starp plauktiem ir 80 cm, nevis starp plauktiem, bet starp pakaramo un apakšējo sieniņu, ne, bet to balstu ir 80 cm. Teiksim, krekli, neīpaši garās vīriešu žakates, džemperi un tādas lietas ir nepieciešams 70 līdz 80 cm, lai varētu pakārt. Savukārt, ja paredzēts ir kaut kādas pusgarās kleitas, kaut kādas sieviešu pusgarās žakates un tādas lietas, tad, ko mēs varam izdarīt, šo plauktu, šo plauktu mēs varam nozagt, likvidēt no šejienes un drēbju stangu pacelt augstāk. Un tad iegūsiet šeit ap 90 cm līdz plauktam, un tas būs tāds optimāls augstums, lai varētu pakārt arī kaut kāds pusgarās žakates. Bet skatieties, vai tas ir nepieciešams. Vienkārši ir jāpadomā, ko katrā vietā jūs kārsiet, un no tā izrietot, aptuveni orientējuši. Ja tie ir tikai kaut kādi T-krekli un vienkārši krekli, tad varam atstāt tos augstumus, kādi viņi ir. Ja ne, tad šo plauktu varam likvidēt un uz tā plaukta rēķina varam iegūt vienu daļu, kas ir vidēji garuma apģērbam. Šeit atstāju brīvu, sadalīju šīs augšējās plaukta daļas, atstāju, bet sadalīju pa 24 cm. Un pārējais ir 33 cm. Tad ir 2 lielas ietilpīgas atvilknes, un pat cik minējāt, ka ir ierobežots budžets, ko es izdarīju. Normāli, lai atvilkni funkcionētu ar visām durvīm, te būtu jāliek diezgan dārgas eņģes. Tās ir 155 grādu atvēruma eņģes, ir platajam atvērumam,
Un uz katru vērtni te būtu nepieciešams 10 eņģis. Viena eņģa maksā kaut kādā 8 eiro bez PVN, kas ir ļoti, ļoti padārgi. Manuprāt, tas ir, teiksim, pie ierobežot budžetu, tas ir neracionāli. Tāpēc šeit atstājam parastās 110 mm eņģis, bet ko es izdarīju, šeit es ieliku vēl vienu tādu kā balstu, jeb šķērsli, lai atvilkni varētu sašaurināt. Un līdz ar to tas izskatīsies tā, kad tas izskatīsies tā, būs atvērts skapis, bet atvilkni varēs atvērt, jo pretējā gadījumā es vienkārši nevarēšu pusuzlikto, ja es taisīšu bez šī papildus šķēršļa, tad vienkārši atvilkni nevarēs atvērt, viņa sitīsies pret durvīm. Un tādos gadījumos liek speciālā platuma eņģis, jeb plata atvēruma eņģis, bet tās eņģis tiešām ir ļoti dārgas. Uz šādu vērtni ir nepieciešams 5 eņģis, lai tā durvis normāli turētos. Tāpēc šāds risinājums ir tāds, man liekas, gan finansiāli, gan funkcionāli viņš ir ok. Vīru atvērums 110 grādi, kas ir pietiekami, lai durvis, teiksim, plaši atvērtos, jo man nepatīk, ka durvis varās ļoti šauri. Tā, ko vēl neesmu pieminējis, pārējais laikam ir, fasādes. Un materiāls. Tātad visur tiek izmantots, pateikšu precīzi nosaukumu, es jums arī aizsūtīšu WhatsAppā to nosaukumu. Tas ir dūmaini pelēks, korpusa riņķis. Savukārt visas iekšējās daļas ir baltas. Ja gribat, jo balts vienkārši ir lētāks. Ja gribat, mēs varam visu dūmaini pelēku taisīt, visu vienā krāsā. Gan aizmugurītes, gan skapja, iekšējo korpusu, jeb skapja pildījumu varam taisīt arī no dūmaina pelēka. Bet dotajā brīdī ir uztaisīts tā, ka fasādes un ārējais korpus, tā skaitā arī cokols, ir vienā krāsā un atšķirās tikai tas, ka iekšā būs balta. Un cenas atšķirība ir gan izvēles pusi, ja tur šitien loksne maksā kaut kādi, no galas neatceros kaut kādi 55 vai 57 eiro, tad šī loksne maksā 98. Bet krāsu vēl varam saskaņot uz vietas, un tad uz vietas, teiksim, kad tiekamies, vai arī paši varat apskatīties mājaslapā un krāsu izvēlēties atbilstoši gan cenai, gan tam tonim, kas jums ir nepieciešams. Tā kā, ja ir kaut kādi papildus jautājumi, noteikti jautājiet par izmēriem un vispārēji arī nosūtīšu skrīnus jums, un tad ejam uz priekšu. Un tad, kad saskaņosim vizuālo izskatu, tad arī veikšu precīzi aprēķinu.